Ko mēs esam šobrīd apskatījuši? Mēs esam sapratuši, kā kļūt mobīliem, mēs esam sapratuši, kā pasargāt sevi, bet es domāju, ka jebkuram uzņēmumu vadītājam diezgan bēdīgi ir tie brīži, ka viņš ierauga sev priekšā milzīgi dokumentu kaudzes, kas ir jāparaksta. Un tāpēc digitālais laikmets ir izdomājis veidu, kā mēs varam iztikt bez pildspalvas, un tas ir e-paraksts. Un par e-parakstu mums pastāstīs Latvijas Valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta. Par IT, principā, nevar ilgi cilvēki runāt, jo, principā, aizmieg. Ir tikai divas lietas, ir tāda aptauja bijusi, kāpēc neaizmieg. Tad ir, ja par to maksā, es saprotu, jums par šito nemaksā, tas ir darbā. Un otra lieta ir, ja spēlē spēlīts jau un ir pieaugušo saturu skatās, kas ir, protams, bēdīga atziņa par IT pasauli, bet tad mans stāsts tiešām ir par e-parakstu. Mēģināšu ļoti vienkāršotā veidā, populāri zinātniskā veidā izstāstīt, kas viņš tāds vispār ir. Jo, un to mēģināšu izdarīt caur prizmu, izejot par analogo. Mēs saucam tā, kas mums būtu reālā dzīve, vai kā mēs praktiski esam pieraduši dzīvot, un virtuālā dzīve. Un kā simbols mēs varbūt varētu norādīt tur skaitļojamo kauliņus un e-parakstu. Es to atrādīšu, būs slaidu stūrī, tad, lai jūs saprastu, pa ko es stāstu, vai nu pa virtuālo pasauli, vai nu tad par analogo pasauli. Lai ilustrētu, mums visiem ir varbūt ļoti pazīstama lieta, tātad rindas darījumi, un kad mums ir jāiet, tas gan privātajā sektorā, gan valsts pārvaldē, un īstenībā vienmēr jautājums, kāpēc mūs grib redzēt klātienē, kas ir tās lietas, kāpēc tad cilvēki to iet un taisa rindas. Un īstenībā mēs esam pētījuši, un tās ir divas lietas. Viena lieta ir tā, tad grib noskaidrot uz vietas mūsu identitāti, un otra lieta ir grib paprasīt mūsu gribas apliecinājumu. Tās divas lietas, kādēļ mēs ejam vienalga, vai mēs ejam pie mobilā operatora, slēdzam līgumu, vai ejam rakstīt iesniegumu valsts un pašvaldību iestādē, tās ir tās divas lietas, kas ir vajadzīgas. Nu, ja reiz runā par e-parakstu, tad kas ir ļoti interesanti, vienmēr arī nemaz tā tik daudz nemaz nezinu, kas tad beigās ir paraksts. Tad paraksts ir tāda vispār pieņemta definīcija, tad viņi arī par šīm divām lietām runā. Principā paraksts ir tāds, lai noskaidrotu personas identitāti un apliecinātu viņas tās personas gribu. Šeit mēs esam parādījuši, vai kā mums izskatās, kā ir bijusi šī lieta, tad agrāk pavisam senos laikos tad personas identitāte vispār netika pārbaudīt, cilvēku bija maz, un tur nebija ko pārbaudīt, vienkārši sejā pazina, un ar to arī pietika. Un parakstījās, godīgi sakot, ar asinīm. Jūs droši varat iedomāties, ko uzņēmuma vadītājs darītu, redzētu tādu čupu, un viņam tas būtu jāizdara parakstot šajā veidā, kā tas vispār sācies. Nu, un tad, protams, ir attīstība, ir evolūcija un arī informācijas tehnoloģijas, tad ir piedāvājuši, izejot arī no, ka nav vajadzīgi vai pildspalvu parakstu, to var izdarīt elektroniski. Nu, un tad, vai darījumiem elektroniskajā vidē, jeb kādam ir savādāk, tad nē, tad principā ir tieši tādas pašas lietas, arī darījumiem elektroniskajā vidē ir vajadzīga personas identifikācija un gribas apliecinājums. Sajūtas gan ir savādākas, tas ir tā, ka, protams, ka tas ir daudz ērtāk, vienkāršāk un arī lētāk. Ja? Vēl ir tāds mīts, kad mēs esam arī veikuši LVRTC savulaik aptauju, tad, iedomājieties, puse no iedzīvotājiem uzskata, ka drošs elektroniskais paraksts ir bankas autentifikācija, banku rīki. Tad, principā, tā ir tā, ka tur ir jāuzņemās sava atbildība valstī, ar to skaidrojošo momentu, un to, kad varbūt tādi rīki ir, kad tā ir īstenībā slikta ziņa, kad mēs nezinām, ko mēs daram elektroniskajā vidē, un tas ir tas, pie kā mēs strādājam, un arī būtu jāstrādā un jāskaidro. Tad svarīgi ir tas, ka cilvēkam var būt vairāki paraksti. Protams, tāpat kā jums, mēs salīdzinām elektronisko parakstu, ir tāds mīts, kad var būt tikai viens elektroniskais paraksts. Nē, viņu var būt vairāk, tāpat kā jums var būt vairākas pildspalvas. Un tad
Proti, e-paraksts var glabāties datu nesējā. Mēs esam savulaik tad pasta laikā, kad vispār e-paraksts sāk, tad bija tādas kartiņas, ko ar LVRTC turpināja darīt. Un kas ir labā ziņa, tad no nākošās nedēļas, sākot ar 2. aprīli, PMLP izsniedz EID kartes. Proti, tajās visi cilvēki, ja vien no viņa neatteiksies, tātad viņiem būs un paņems šīs ID kartes, būs elektroniskais paraksts. Tātad elektroniskais paraksts var atrasties tur datu nesējā. Iepriekšējā runātāja runāja daudz par mākoņu skaitļošanu un mākoņu būšanu, tad arī mēs e-parakstu, un šobrīd vēl joprojām vienīgi Eiropas Savienībā, esam e-parakstu arī ielikuši mākonī, kas nozīmē, ka arī Latvijas gadījumā jūs pie e-paraksta varat tikt no jebkuras vietas, atrodoties jebkuru no pasaulē, varat tikt pie e-paraksta klāt. Ir svarīgi, ka tiek paredzēti šobrīd elektronisko dokumentu likums paredz 2 veidus, kā cilvēki var parakstīties. Proti ar drošu elektronisko parakstu, tātad jums vairāk ar to neko nevajag, nekādu papildus vienošanos. Savukārt ir vēl otrs parakstīšanās veids, kad jūs to varat izdarīt kādā citā pieņemamā īstenībā sev veidā, ja vien ar otru pusi ir kāda rakstiska vienošanās. Ko tas nozīmē? Piemēram, banku gadījumā jūs ar banku esat vienojušies, kad jūs izmantojat autentifikācijas līdzekli un tātad izmantojat tālāk darījumiem. Savukārt ar e-parakstu jums tādas papildus vienošanās nav vajadzīgas. Jo pēc būtības, ko tas nozīmē arī, ja es kā Jānis Bokta vienotos, piemēram, nezinu, kādu Kārli, kad mūsu parakstīti dokumenti būtu caur e-pastu, mums tāda rakstiska vienošanās proti, tad caur e-pastu apmainoties ar e-pastiem arī varētu apliecināt šo darījumu, tikai, protams, parādās jautājums par viņu uzticamību un vai, piemēram, Andris pēc tam viņam uzticētos, ja tam mūsu savstarpēji apmainītiem e-pastiem. Tātad tie ir 2 veidi, kā var parakstīt. Viens ir ar drošu elektronisko parakstu un nekādas papildus vienošanās. Otrs ir arī elektroniskais paraksts, tātad dokumenti ir iespējami ar jebkuru, es tikai dažus esmu pieminējis šiem autentifikācijas rīkiem. Ja ir virsū rakstveida vienošanās, tātad arī šīs autentifikācijas jums elektroniskajā vidē derēs kā elektroniskais paraksts. Kas ir ļoti svarīga lieta, ir gribas apliecinājums, es esmu izvilcis no civil likuma, jo cilvēkam, ja nekāds darījums nav spēkā, ja nav gribas apliecinājums. Un civil likums ir pateicis tādu lietu, kad gribas apliecinājumu parasti apliecina paraksts. Un kas vēl ir svarīgi, ka gribas apliecinājumam jābūt īstam, tātad proti bez maldības un viltus un spaidiem, un elektroniskam parakstam, kas ir tā labā lieta, ir tā, kad likums ir devis ietvaru, tātad jums vēlreiz atgādina nav vajadzīga nekāda papildus vienošanās, jūs ar šo dokumentu varat iet un savas tiesības pierādīt arī tiesā un arī īstenībā ar Eiropas Savienības tiesā vai Eiropas kopienu tiesā. Kā tas izskatās, es esmu uzlicis piemēram, ja man ir parakstīts dokuments ar elektronisko parakstu, tātad visām institūcijām, VS Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra es norādījis vienkārši kā publiskā sektora piemēru vienu, tad jūs varat ar šo dokumentu griezties vai pievienot pie jebkuram adresātam. Savukārt, ja jūs būsiet parakstījuši kādu dokumentu, es esmu šeit norādījis vidu simbolu, piemēram, ar EDS-u, kas arī ir sava veida elektroniskais paraksts. Tātad jums šis darījums, šis dokuments der tikai saziņā ar valsts ieņēmumu dienestu. Piemēram, ja kāda persona atnesīs man dokumentu, ko viņi ir parakstījuši ar EDS-u, vidu EDS-u, es viņam varu arī, nevis varu, bet es droši vien viņu apšaubīšu un varu ar viņam neticēt. Kā tad izskatās e-paraksts? Šobrīd arī ir vairāk tātad e-paraksta veidi. Ar kartiņu var parakstīt, vai ir tāds tad Latvijā pieņemts standarts e-doks. Tas ir tāds standarts, kas pēc savas būtības ir tāds konteineru veids, kuru jūs varat parakstīt. Tas nav tikai, ka jūs tur dokumentus varat parakstīt, jūs tur varat parakstīt arī fotogrāfijas, piemēram, video, Excel failus, PowerPoint, jebko ieliekot, jūs viņu varat parakstīt. Ko jums tas nozīmē? Nozīmē to, ka elektroniskais paraksts, kas ir ļoti laba īpašība, ir tā, ka viņš dokumentu padara nemainīgu. Proti, jūs nevarēsiet ielikt nevienu atstarpi vai kādu pat komatu un saglabāt viņu, piemēram, manu parakstu. Tas nozīmē, tas paraksts automātiski pazudīs. Tātad jūs vien zināt, ka ne es viņu esmu parakstījis, bet ka viņš ir saglabāts vienmēr nemainīgā veidā. Turklāt, ja jūs viņu būsiet parakstījuši ar laika zīmogu, vai pareizāk sakot, es ar laika zīmogu, jo Latvijā ir iespēja parakstīt gan tā, mans personīgais viedoklis tāda ļoti liela muļķība, ļaut parakstīt dokumentus bez laika zīmoga, jo
Bet tas nozīmē to, ka arī tas laiks, vienalga, kur jūs atrodaties, vienmēr viņš paņems, tiks regulēts, tad mums ir speciāla iekārta, kas ir, viņi arī tur ir certificēti, tiek auditēti, pārbaudīti, vienmēr tiek sinhronizēts laiks, un jūs tikai varēsiet, jūs savu datoru varēsiet regulēt kā vien gribat. Laiks vienmēr būs tāds, kāds viņš patiešām ir. Tā ir otra lieta. Tad, šeit ir parakstīti, šie abi divi dokumenti ir ar vienādu saturu, viņi ir parakstīti dažādos veidos, tātad viens ir e-doks. Šī izskatās e-doks, ka viņš tiek parakstīts proti, tai augšējā ailē tur varētu jūs salikt, da jebkādu vai vienalga cik šos dokumentus, kurus jūs parakstat. Un tad apakšā var redzēt, kurš tad ir parakstījis, aizsvītroja savu personas kodu, jo, kā jau tika pieminēts, tad publicējot viņu, tad internetu atpakaļ vairs neatsaukšu. Otra lieta ir, izskatās arī, piemēram, ar virtuālo elektronisko parakstu var parakstīt arī PDF dokumentus, kur tā tad ir ļoti ērti, jums nav vajadzīgs nekāds cits papildus rīks datorā, ja vien jums ir Adobe. Tur jau ir iekšā to funkcionalitāti viņa nodrošina, un šeit, kas ir interesanti, ka paraksts parādās šķietami redzams, tā tad arī izdrukājot, jūs saņemsiet ar šādu simboliku parakstītu dokumentu. Un tad ir mīts, ka e-parakstu nav kur izmantot. Protams, kad ir svarīgi un kas būtu jādara, e-paraksts īstenībā jau nav pakalpojums, ja tā iedomājās. Ja, jo nevienam jau jums nevajag e-parakstu kā tādu, īstenībā jums vajadzētu, kad jūs iespējas, ko jūs viņu varat darīt. Es varētu parakstīt, piemēram, pašvaldībā kādu komunālo līgumu, es varētu nobalsot, vai es varētu, un tās ir tās lietas, tie pakalpojumi, ko cilvēkam vajag. Tātad tas nozīmē, e-parakstam ir nepieciešams īstenībā stimulēt nevis piedāvājumu, ja, bet pieprasījumu, kas tad ir arī valstī, protams, kopā arī ar komersantiem jādara, un labā ziņa ir tā par EID, kad, piemēram, PMLP prognozē, ka viņi šogad izsniegs vairāk kā 100 000 EID kartes, kas nozīmē, ka tirgu būs vairāk kā 100 000 potenciālo e-paraksta faktisko lietotāju, jo nenozīmē, ka viņi faktiski lietos, kas valstī un uzņēmiem ļaus viņus uzrunāt, lai ērti sniegtu savus pakalpojumus. Šeit esmu tikai dažus uzrakstījis, ko var darīt. Tie, protams, saziņa ar valsti un pašvaldību. Ir, protams, mīts, ka cilvēkam vajadzīgs e-paraksts tikai saziņai valstu un pašvaldību, jo vismaz Igauni bija pētījuši, ka vidēji gadā cilvēkam vajag tikai 1,7 reizes sazināties valstu un pašvaldību, kas nozīmē, ka tas e-paraksts tādā ziņā tad paliek varbūt netik pievilcīgs. Tādēļ tā labā īpašība ir tad, vai cilvēks viņu saitīs tad, kad ir tas reālais iegūms. Un labā ziņa tā, ka šobrīd ļoti daudz komersanti gatavojas un viņi palaidīs šos pakalpojumus, lai arī ik viens varbūt esošais un potenciālais e-parakstu lietotājs vēl redzētu šīs iespējas, kurš tad viņu var izmantot. Ja, protams, tas iegūms ir absolūti vienkāršs, kad, piemēram, virtuālam e-parakstam, arī cenas ziņa ir iet ļoti pretī, tātad flat rates, konstanta maksa, parakstiet kaut miljonus dokumentus, ja, un jums tur īstenībā par to nav jāreizējas, cik jūs viņu iztērējat, ja, šos e-parakstus. Un es domāju, tā virzība konstanti būs arī tāda, arī uz priekšu, kad tas e-paraksts tāds arī būs, kad, uz to bāzi, ko mēs arī plānojam arī vēlāk vēl papildus ieviest, tātad, lai nebūtu šīs kaitinošā lieta, ka pa katru reizi kaut kur kaut kas kādam noskaitās. Paldies, tas bija īsumā iziet cauri pārdomām par elektronisko parakstu, tā kā vēlāk, es saprotu, iespējams būs jautājumi. Jā, paldies. Cik aptuveni šobrīd uzņēmumi varētu izmantot e-parakstu? Ir absolūti izteikts tā, kad ir kartiņas e-paraksts un virtuālais kartiņu. Šobrīd aktīvi lieto 5000 tādu aktīvu lietotāju kartiņu. Uzņēmēju skaita ziņā mēs teiktu, kad ir aktīvi ap 200 uzņēmumiem, uzņēmumu pārstāvu, jo tur, cik tur un tad ir mazāk aktīvi. Savukārt virtuālo e-parakstu klientu skaits mums ir ap 11 000. Mums ir vēl kur attīstīties noteikti. Protams, jā. Paldies.